1944. gada jūlijā Sarkanā armija atkal iebruka Latvijas teritorijā. Baidoties no karadarbības un padomju režīma atgriešanās, Latvijas iedzīvotāji masveidā bēga no mājām. Viņi devās rietumu virzienā. Kopā ap 150 000 bēgļu nonāca Zviedrijā, Vācijā un Vācijas okupētajos apgabalos. Kara beigās Centrāleiropas un Ziemeļeiropas valstīs kopumā bija aptuveni 200 000 Latvijas pilsoņu. Mans onkls bija policists, un viņš teica, jums ir noteikti jābrauc, tā kā tie izbrauc pirms mana ģimene izbrauc. Arī bija bailes, jo daudz teica, nebrauciet, jo ir mīnas saliktas jūrā, un vairāk kuģi arī uzsprāg, bet Roberta onkls, būdams policists, teica, jums ir jābrauc, bet viņš nevarēja ģimeni kopā izbraukt. Viņš izbrauca stipri vēl, kad jau Rīga dega, un viņš paņēma no prefektūras Latvijas karogu. Viņš vēl paņēma to, un viņš to glabāja visu karu laiku. Vairākās nometnēs būdams un ceļojot, viņš to sargāja un glabāja kā kaut ko ļoti svētu. Un būtībā mēs par to nemaz nezinājām, kamēr turpat, ka viņš bija nomiris, kad kārtoja bēniņos, atrada karogu, un viņš teica, ka tas ir, ko viņš izglāba. Un tas bija apmēram viss, kas viņam bija līdz, bija tas karogs. Un tad, kad viņš nomira, viņu apsedz ar karogu, un tad dēli izdomāja, un tas ir tagad okupācijas muzejā nodots. Un mamma ir kaut kur atradusi karogam līdzīgu drēbi vienkārši, kaut kādu, es nezinu, vai tur bija šūts karogs, jeb kas, un viņa ar rokām ir sašujusi to, un tēvs, jeb kāds no vīriešiem, bija nogrebis kociņu līdzīgu, kā ir tagad tam karogam klāt, bet tas ir atjaunots. Un to karodziņu piestiprināja laivai špicē priekšā, un tas tēvam bija tik ļoti svarīgi, lai visi zinātu, ka mēs esam latvieši. Ne vācieši, ne krievi, bet latvieši. Un 1944. gada 10. novembrī, kaut kad priekšpusdienā, es nezinu īsti cikos, mēs kāpām laivā un devāmies ceļā. Tas karogs, kas plīvoja Poriņu mājās. Droši vien no gada līdz gadam. Es domāju, ka tas varbūt vienīgais karogs, kas uz Poriņu mājās plīvoja, jo Latvijā tenīs brīvvalsts laikos bija likums, ka svētku dienās visiem obligāti bija jāuzvelk karogs, un tas izpildīja to pavēli. Šo karogu Elmārs Kalnaraups kopā ar vecākiem Pēteru Notīliju un māsu Dzintru paņēma līdzi, atstājot mājas Biržu pagastā 1944. gada 29. jūlijā. Kalnaraupu ģimene izbrauca ar kuģi no Liepājas uz Vāciju 1944. gada novembrī. Pēc kara ģimene nonāca Ansbergas pārvietoto personu nometnē Vācijā un 1949. gadā izceļoja uz Amerikas Savienotajām valstīm. – 1940. gada 17. jūnijā Padomju Savienība okupēja Latviju. Aiz nepatiesas demokrātijas aizsega Latvijas valsti noārdīja, un 1940. gada 5. augustā Padomju Savienība to anektēja. Tautu pakļāva svešiem likumiem, normām, sabiedriskām un ekonomiskām struktūrām. Tāda doma mums vispār bija, ka vajag kaut kādā veidā protestēt pret šito varu un pret šitiem jauniem noteikumiem. Un mēs domājam, kur lai mēs ņemam karogu. Un bija tāds piegādātājs, tāds jauns puisis, tāds smuks zēns. Un viņam iepatikās viena meitene. Un mēs teicām, ka viņai vajag izmantot tagad to gadījumu, lai viņš no ārpuses mums atnes karogu. Un viņi tagad vienreiz pastaigājoties ar to savu simpātiju
paprasīju viņam. Viņš teica, o jā, viņš to var izdarīt, viņš atnesīs. Viņš tagad atnes karogu, Latvijas karogu. Tā meitene tagad Gaida viņu sauc. Gaida lika viņam nomesties uz ceļiem un svinīgi zvērēt, ka viņš neteiks, kam viņš ir devis to karogu un no kurienes tas karogs, un ja izsekos kaut kādā veidā, ka viņš to visu turēs briesmīgā noslēpumā. Viņš paņem to karogu, piespied pie krūtīm un zvērēja, ka viņš tagad izpildīs visu to, ko viņš solīs. Pils pagrabā tas notika, Jaungulbenes pils. Tad tur sagatavojām to karogu iepriekš un uz pils jumta viņš tika uznests augšā un uzvilkts 17. novembra vakarā. Un otrā rītā, protams, tas karogs plivinās, un tagad pagasta partorgs ir uztraucies, un kas tagad būs, un jādabū tas karogs zemē, atskrien uz skolu ar miliciju, tagad milicis ar revolvēru tukšs, viņam izrādās neviens patrons tur nebija iekšā tenī šaujamajā, bet tas bija viņam līdzi. Un tagad prasa, kas to ir darījis, bet visi tie, kas zināja, tie bija mēmi, un neviens nekā neteica, tā bija ar tādu vienreizēju vienotību. Beigās to karogu noņēma, bet pēc tam tādā vakarā bija pratināšana. Sasauc kopā visu 4 klašu audzinātājus, un pa vienai pārstāvēja no katras klases. Un tā kā es biju savas klases vecākā, tad man vajadzēja tur būt klāt. Brauc čekists no Madonas un runā krieviski, un vajag tulku. Un mums bija viena meitene no Latgales, un viņu pa tulku direktori lika pasaukt uzreiz tā jaunā direktoru. Pasaukt to Naģi, mēs pasaucām Naģi, un Naģis tulko tagad mums, mēs visi klausām. Mēs sēžam pie tā galda, tas čekists tagad to karogu tā pasvierš pa to galdu. Un tas karogs slīd un nokrīt zemē. Un mūsu Naģis, iekliegdamies, metās paķer to karogu, piespiež pie krūtīm, saka, как вы смеете, как вы... Es jau toreiz nesapratu to, bet tagad es zinu, ka viņi tā bļāva krieviski. Как вы смеете, как вы усмеливаетесь наш святой флаг, наше знамя, наше бросать на землю un piespiedis klāt. Un brēt šitam te čekistam taisni dīmī skaidrā krievu valodā. Viņš palika mēms, viņš skatās tagad uz to histērisko meiteni un nezin, ko iesākt. Un tagad direktori grib izņemt tagad to karogu viņai no rokām, un Naģis bļauj pretīm. Es neatdošu, un tur ciet to karogu. Rietuma Eiropa Otrā pasaules kara beigas 1945. gada 8. maijā sagaidīja ar atvieglojumu un prieku, bet Latvijā turpinājās padomju okupācija. Tauta nepadevās, bet turpināja cerēt un pretoties. Atmiņa par atņemto valsti nebija zudusi. Vienu laiku strādājām tajā brigādē, kas jauc vecās mājas no aplidzinamā zonā, Dolas Kesā. Un tad mēs ar Feliksu vakaros palikām ilgāk, jo mēs zinājām, ka mēs otrā dienā jauksim to un to mājinos. Un tad mēs atvaniet pisteiciem, kas izšmonējām dubultos griestus jau iepriekš. Meklējām kaut kādas mantas no Ulmaņa laikiem. Un vienā jaukā reizē atradām oriģinālo Latvijas karogu. Ķirša krāsā, vilnas, audums, kas saglabājas no 40. gada, no tauku ienākšanas. Laikam saimnieki bija noslēpuši. Ko darīsim? Vajag izveidināt. Nospriedām. Un tad es viņu Skrīvros torni uzvilku naktī. 4 no rīta agri. Aizbraucu uz Skrīvriem pie mammas un uzvilku. Mēs ar Feliksu nolēmām uzvilkt vienā naktī vienlaicīgi. Es Skrīvros otrais un viņš Pļauņu pilsētā. Un nopirkām, Rīgā bija armijas veikals, tur mēs nopirkām tos ziļi viļņotos LPSR karogus. Un apšuvām ar melnu sēru lenti un tad ar melnu krāsu uzrakstījām burtus par piemiņas taļinismu upuriem. Skrīvros es uzvilku otrais.
Feliks, viņam, neiznāca. Man tas Krīvros bija iemesls izkāpt, jo man tur mamma dzīvo. Viņam Pļauņās, viņš bija ieraudzījis kaut kādas tur vairākas pazīstamas, un viņš baidījās Pļauņās izkāpt, jo viņam iemesls nebija tur izkāpt. Un viņš, var sakot, nobaidījās, kad viņš var iekrist čekas nagos par to, ka, ko tu tur darīja Pļauņās. Un viņš to karogu neizkāra. Es uzaugu nezinot, ka ir Latvijas karogs, sarkanbalts, sarkanais. Es uzaugu neko nezinot par Latvijas armiju. Es nezināju, ka Kruspilī ir bijis Latgales artilērijas pulks. Es nezināju neko par Ulmani. Es nezināju neko, jo tad, kad tēvs atnāca 60. gadā no Sibīrijas, no Urāliem, no Polārā loka, sakarā ar Staļina nāvi, viņš bija tikai 8 gadi tur pavadījis. Atnāca tāds kaulu kambarītis, kā mamma teica, un viņi arī tūlīt apprecējās, un pēc gada piedzima es. Tad laikam bija norunāts no manis tā vienīgā bērna, mamā bija 41 gads, kad es piedzimu, tātad vienīgais un pēdējais, ka darīt man laimīgu dzīvi un neko arī nestāstīt tādu. Tad, kad man bija 18 gadi, un es nejauši biju izadījusi džemperi sarkanbalts sarkanu, un man teica, vai tev nav bail, tas taču ir Latvijas karogs. Pirmoreiz uzzināju kaut ko tādu. Un tikai tad es pirmoreiz sāku interesēties un ar aizrautību.